tautieši, dāmas un kungi, līdzcilvēki. Kā jau 13. Bauskas pulka Skaiskalnes nodaļas priekšniece Jāna Vītoliņa tikko teica, mēs jau pagājušajā gadā uzsākām šo, gan tanī brīdī nedomājot tradīciju, ka būs tās pasākums aizsargs Skaiskalnē, acīm redzot katru gadu no pagājušā gada brīža. Bet pagājušajā gadā mēs šo pasākumu veltījām Sēru dienai, kas ir mūsu tautas īpaša diena 14. jūnijā, komunismu genocīda upuru dienā. Šis pasākums startēja ar domu, ka mēs vēlējāmies pieminēt terora rezultātā aizgājušos tautiešus, un tā tas viss sākās. Bet ņemot vērā, ka mūsu tauta ir reizumis un pat, diemžēl, ļoti bieži dzīvojusi Sēru zīmē, jau kādus nepilnus 1000 gadus, ja mēs pareizi atceramies, tad vēl joprojām likt pie karoga Sēru lentu pasākuma aizsargu Skaiskalnē mēs izdomājām, ka neturpināsim. Tāpēc šī gada pasākums notiek šodien, un mēs esam baznīcas gaišajā veidolā, un attiecīgi domāsim tikai labas un gaišas domas. Bet runājot par pagājušo gadu, kad mēs sākām šo jau tradīciju, ir tāds viens moments. Mēs saskārāmies tepat Skaiskalnē, man Jāna tika teikusi, ka bija tādi momenti, kad cilvēki tā kā mēģināja saistīt Latvijas aizsargus ar tā saucamajiem fašistiem, nacistiem un tā tālāk. Tad lūk, pagājušajā gadā es to negribēju atcerēties, tāpēc, ka mums tāpat jau daudzkārt komunisti un citi teroristi ir piekāruši pie karoga šo melno lenti, ja? Bet šodien es to varu atļauties un es pateikšu. Mans tēvs, tad, kad sākās Otrais pasaules karš ar okupāciju, kā mēs zinām, bija 12 gadus veci. Pēc tam viņi iesauca, es nesaukšu tautu, es vispār nemēdzu teikt par tautām nekad neko sliktu, ja? Komunistu sarkanā armija, pareizāk no sākumā nacistu, tiem viņš raka tātad grāvjus un pretanku grāvjus tā tālāk. Un pēc tam, kad pienāca sarkanā armija atpakaļ, tad viņš kļuva par atmīnētāju. Ja? Un tas viss tīņa gados, tātad viņš visu kara laiku pavadīja tādā nopietnā režīmā. Zināmā mērā man par to ir jāpateicās Dievam, jo viņš man iemācīja jau pavisam mazam šaut un citas lietas, kas saistītas ar to dzīvi, ko es dzīvoju jau šodien, pateicoties jums visiem aizsargiem, kas man te ir uzticējuši. Tātad, un kāpēc par manu tēvu sāk runāt? Viņš man izstāstīja gadījumu, ka viņu, tātad manu senču mājās, kur bija, protams, viensēta, tā kā mums ir tautā ierasts, un šīs te viensētas bija lielos attālumos bieži, ja, bet viens no tālajiem kaimiņiem bija aizsargs. Un kamēr šis aizsargs bija mežā pēc malkas, tikmēr komunisti visu viņa ģimeni aizveda projām, viennozīmīgi, kā mēs visi labi zinām, klātesošie uz Sibīriju. Tad lūk, jautājums ir tāds. Mēs visi šeit klātesošie varam sev šo jautājumu uzdot. Ja ar mūsu ģimenēm nedod Dievs notiktu kaut kas tāds pats, kā mēs darītu? Paskatoties spogulī uz sevi, varam atbildēt. Vai mēs nolaist ausis, pateikt, jā, komunisti mūsu ģimeni izveda, gan jau, ka nogalinās, ja? Varbūt, darīsim tā, ka, ja pa vienu vajag uzsist, lai sit pa otru, paņemiet arī mani. Vai mēs darītu tā, kā darīja šis manu senču kaimiņa aizsargs un kļuva vienkārši par
Nu, tās armijas pārstāvi, kuru arī, protams, neviens neslavē par viņu darbībām, bet fakts kā tāds, ka viņš palika ļauns. Es jums neprasu šo atbildi, kā vienīgi jūs paši sev varat atbildēt, bet es varu pateikt par sevi tā, ka es darīju tieši tāpat, kā tas aizsargs un tanī laikā. Un ja manam tēvam, manam vecam tēvam un tam aizsargam, kurš sēroja par savu ģimeni, es domāju, līdz pēdējai savai minūtei, nav taisnība, tad, lai Dievs piedod, bet visdrīzāk jau, ka ir. Bet mums šodien ir jāpriecājās tāpēc, ka mūsu kapelāns Andrejs Mediņš noteikti saka, miers uz zemes un cilvēkiem labs prāts. Ja? Un tāpēc mēs viennozīmīgi šodien svinam kā miera dienu, protams, ar zinām rezervi, ka mums ir jāmāk, lietas jāsaprot, un tas nav normāli, ka 35-gadīgs vecis nezin no kura gala lido lodārā ierocim. Tā kā šis ir aizsargu uzdevums. Ja NBS un Zemessardze un policija nodarbojās ar nopietnējām lietām, tad mūsu lieta nav mazāk nopietna. Mums ir jārāda cilvēkiem, kas ir jāzina un ko šajos īpaši ģeopolitiskajos laikos nedrīkst nezināt. Bet mūsu oponenti, praktiski viņi dara ļoti daudz muļķīgas lietas, maigi sakot, ja, ko mēs labi zinām un redzam. Viņu lielākais trumpis būtu tas, ja mums kā viņu oponentiem būtu baili. Attiecīgi, ja viņi pilnībā apzināsies, ka mums nav baili, attiecīgi viņu trumpis paliks aizvien mazāks un aizvien mazāk spēlēt spējīgs. Tas ir tas, kas pilnībā sakrīt ar Andreju teikto, ja, ko saka nopietni drošības speciālisti, profesionāļi. Un es domāju, ka tas nav pārāk sarežģīts uzdevums. Mums aizsargiem ir vienkārši jārāda tautai, ka mēs esam, ka mēs neesam nekur aizmukuši, un mēs esam šeit. Varbūt pat vairāk nekā profesionāļi, kuriem nedaudz sev tomēr ir jāslēpj, jo īpašos brīžos viņi būs visaizskartākie. Ja? Mēs esam vairāk teorētiķi, bet jebkurā gadījumā ar tendenci uz praksi, kas būs arī mūsu saušanas stendā. Par vēsturnieci runājot, milzīgs vēlreiz paldies, un par mūsu tām vēstures lietām, kuras tagad ļoti daudz nāk mūsu rīcībā, mūsu noliktavā Rīgā. Tātad, ja kādam ir interese pieslēgties un kaut ko no mums dabūt, vēl kādu šineli, kuru mēs nelietosim, jo šajos laikos tie šineļi mums traucēs veikli kustēties, ja, un tā tālāk. Tās lietas, kas ir bijušas sen atpakaļ, var no mums dabūt, un vēsturnieces kundze arī ir, starp citu, laipni aicināti, ja viņi kaut ko vēlās priekš Skaistkalnes kāda muzeja stūra no mums, mēs esam atvērti un esam priecīgi sniegt to no sevis. Jā, un tātad vēlreiz paldies. Paldies, protams, Janai par to, ka viņi ir kopā ar saviem Bauskas kolēģiem un ar Mediņkungu uz šo izgājusi un laikam jau vairs neatkāpsies. Paldies!